Esiet sveicināti, radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit. Tad tas jums notiks. Marka 11:24. Ir lūgšanas, kuras neviens nedzird, bet tās sasniedz debesis. Tāda ir mātes lūgšana, klusa, neatlaidīga, mīlestības un cerības pilna. Tā pavada bērnus tur, kur māte pati nevar būt klāt. Vai Dievs dzird visas lūgšanas? Ko darīt, ja atbilde kavējas? Kā nepazaudēt ticību, lūdzot par saviem bērniem? Par to Vineta Krauliņa šodien raidījumā sarunāsies ar 3 māmiņām – Baibu Bērziņu, Intu Priedi un Elīnu Strānci. Patīkamu klausīšanos! Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā dienā studijā esmu aicinājusi 3 māmiņas – Intu Priedi, Baibu Bērziņu un Elīnu Strānci. Vai jūs varētu vispirms iepazīstināt klausītājs nedaudz ar sevi? Jā, esmu Inta Priede, un man ir 2 pieauguši bērni, dēls Dāvis un meita Inga, un mazbērni, 5 mazbērni. Slava Dievam! Esmu Baiba Bērziņa. Mūsu ģimenei Dievs ir dāvājis 2 dāvanas, un tās ir Līna un Kristaps. Un ļoti, ļoti novērtējam šo dāvanu. Jā, man sauc Elīna Strānce. Un es esmu ļoti pateicīga Dievam par svētību, ka mums ir 2 brīnišķīgi bērniņi, Krišs Jēkabs un Sofija Elizabete. Kā jūsu lūgšana dzīve ir mainījusies vai attīstījusies gadu gaitā? Teikšu, ka lūgšana ir dzīva, un viss dzīvais aug un attīstās un arī mainās, un tā vispār nevarētu būt kāds ieradums tā vai šādi. Bērni aug, un bērniem augot, aug lūgšana, mainās lūgšana, dzīves situācijas mainās, arī pats lūdzēs, arī pat māte aug un mainās. Arī piedzīvojumi un pieredze, un dzīve ir pilna ar lūgšanām. Un lūgšanas ir ļoti, ļoti daudz un dažādas, un attīstās un veidojās. Jā, varētu papildināt, ka tiešām šis process ir tāds dabīgs, ļoti dabīgs, jo kā gan tu varētu nerunāt ar to, kuru tu tik ļoti mīli, par tiem, kurus tu tik ļoti mīli. Un tur nav tāds iesākums vai noslēgums vai kulminācija. Tas viss ir tik dabiski, jo dāvātājs un audzētājs un aplaistītājs un visa labā devējs ir mūsu mīļais debes tēvs. Jā, man patīk Nelēnas Vaici, kāda brīnišķīgas domas. Mātes lūgšanas pavada bērnu visas dzīves garumā, un ka mātes darbs sākas ar lūgšanu un turpinās ar piemēru. Vai tu atceries kādu brīdi, kad tā īpaši saprati, man ir jālūdz par saviem bērniem? Domājot par šo jautājumu, man ienāca prātā tāda lieta, ka es domāju, ka visas meitenes kādreiz domā nākotnē, es gribētu bērniņus. Es apprecējušos, es gribētu bērniņu, un tas, protams, arī manā dzīvē tā bija. Mēs arī domājām un lūdzam, ja tas ir Dieva prāts, ka tas arī varētu notikt mūsu ģimenē, ka mums būtu šie bērniņi. Un Dievs uzdāvināja kaut ko brīnišķīgu. Un man patīk, kā mācītājs Andrejs Āriņš teica, ka visu, ko es daru, kad es gaidu bērniņu, saistībā ar kalpošanām, ar lūgšanām, ar lūgšanu grupiņām, ar spēlēšanu un ticību, tas viss ir kā mantojums manam bērniņam. Un tad es darīju un tiešām lūdzu un domāju, un es ticu, ka Dievs ļoti, ļoti ir ielicis mūsu bērnos kaut ko ļoti īpašu. Jā, es ļoti gribētu papildināt tieši ar šo, ko jau Elīna ievadīt, šo mantojumus bērnam jau tajā laikā, kad bērns tiek gaidīts. Jo es esmu šo mantojumu ieguvusi kā savas dzīves vislielāko bagātību.
Jo manai māmiņai, tad, kad viņa mani gaidīja, ārsti viņai toreiz bija sprieduši, ka dzemdēt viņai ir pārāk liels risks viņas pašas dzīvībai. Un ārsts pat teica, ka viņa riskēs, ja viņa to darīs un atstās par bāreņiem bērnus, kas jau viņai bija dzimuši. Un tāpēc ārsti ieteica atteikties no manis. Bet man māmiņa ļoti uzticējās Dievam, un viņas ticības lūkšana visā šajā gaidīšanas laikā noteikti atstāja iespaidu arī uz mani. Un bez tam, kas ir visinteresantākais, kā viņas lūkšana tika atbildēta. Kādā lūkšanas brīdī, telpā, kurā viņa bija viena pati, viņa izdzirdēja vienu vārdu balsī, teiktu vienu vārdu – Svētrīte. Un viņa līdz ar to saprata, viņa to uztvēra kā atbildi no Dieva, viņa guva mieru, viņa ticēja, ka viņai piedzims meitiņa un piedzims Zabata rītā. Un tāpēc arī viņa man dzīves laikā šad un tad atgādināja, atceries, ka tevs Dieva dotais vārds ir Svētrīte. Un es to pilnīgi arī saņemu kā tādu svētību, tādu mantojumu par mātes lūkšanu, un varu teikt, ka šī pārliecība par mātes lūkšanas spēku, tā ir manī jau ielikta tiešām no mātes klēpja. Par ko tu visbiežāk lūdz, runājot ar Dievu par saviem bērniem? Es teiktu, ka par to, lai bērniem izveidoties tādas personīgas attiecības ar Dievu. Jo ir laiks, kad mēs nesam arī priekšā visādas praktiskas lietiņas un sadraudzību ar klases biedriem un ieskaišu nokārtošanu, bet patiesībā tādā lūkšanu izaugsmē, mammas lūkšanu izaugsmē es esmu ievērojis, ka Dievs mani māca pateikties, vairāk pateikties, ka viņš izglābs mūsu bērnus, viņš pats tos pārvedīs, viņš pats par tiem cīnīsies, un es vien varu pateikties. Jā, tiešām pirmā lieta, lūdzot par bērniem, ir šī pateicība, jo tā ir pilnīgi tā kā vispirms. Jau, kad Dievs esi devis man šos brīnišķīgos bērnus, kādus tu esi viņus radījis, kā tu esi viņus audzinājis, veidojis, cik daudz jau tu esi piepildījis lūkšanas un vajadzības viņu dzīvē. Tad par saviem pieaugušiem bērniem es vairāk lūdzu par viņu izvēlēm. Tā ir viņu dzīve, kurā es jau esmu tā maliņā, bet kā viņi savu dzīvi veido, ko viņi izvēlās, ko viņi darīs. Un lai šīs izvēles ir tādā saskaņā ar Dievu prātu, tas ir tas, kas man visvairāk rūp. Jā, turpinot par pateicību, visbiežāk es arī lūdzu kopā ar saviem bērniem. Un tad, manuprāt, ir ļoti īpaši, ka bērni dzird, ka tu par viņiem pateicies, ka ne tikai vienmēr sanāk kaut ko pateikt, kas tev jādara vai ko tu varētu darīt labāk, bet ka tu Dievam no sirds esi pateicīgi, ka viņi kā dāvana, ko Dievs tev ir iedevis. Vai tev ir kāds īpašs laiks vai veids, kā tu lūdz par saviem bērniem? Lūkšana pamatā jau ir saruna ar Dievu. Un ir daudz sarunas ar Dievu par bērniem, jau saviem pieaugušiem bērniem un mazbērniem, kuras ir varbūt nakts stundās, kad es pamodusies un domāju par viņiem, vai ejot, vai braucot, par visām šīm bērnu dzīves vajadzībām, aktualitātēm, par to, ko viņi dara, kur viņi ieskāp, kur viņi strādā, kā viņi savas ģimenes veido un audzina savus bērnus. Par visām šīm dažādām viņu dzīves nozarēm ir man saruna ar Dievu. Jā, man ir tāds aizlūkšanu saraksts, un šodien tieši tā pārdomāju, kad interesanti, ka bērni ir šī saraksta augšgalā. Tā ģimene mums ir kaut kas īpašs, un aizlūkšanas saraksts man ir ļoti garš, bet dažreiz nesanāk līdz galam katru dienu tikt, bet tomēr tie bērni kaut kā pamanās būt pirmajā vietā. Tad vēl man ir tādas īpašas lūkšana dienas, kad es izvirzu
un nosaku konkrētas stundas, ielieku savā mobilajā telefonā atgādinājuma zvanus katrā apaļajā stundā un lūdzu par katru no bērniem. Man nav tikai 2 bērni, man ir daudz sirdī bērni, un man ir vairāki bērni, par kuriem es lūdzu, un ir tādas tieši bērnu dienas, kad es lūdzu par konkrētiem bērniem. Un nesen man bija tāda interesanta pieredze, kad es sapratu, ka man trūkst fiziskās kustības un veselīgāks dzīvesveids, un liekas, kā vēl atļauties tam laiku, kad ir tik daudz vēl citas svarīgas lietas, un tad Dievs deva tādu gudrību apvienot. Es izvēlējos no rīta rakstu vietu, kuras gribu iemācīties no galvas skrējiena laikā, un tad šo skrējiena laiku pavadīju vispirms iemācoties konkrētu apsolījumu, un tad es skrēju un pieminēju šo apsolījumu saistībā ar saviem bērniem un ar aizlūgšanu sarakstu. Un tas bija brīnišķīgi vērtīgs laiks gan man pašai, gan arī Dieva priekšā un arī tiem, par kuriem varēja aizlūgt. Jā, man ir 2 veidi, kā mēs lūdzam. Viens veids ir, par ko es esmu ļoti pateicīga un priecīga, ka mums no rītiem ir svētbrīži un kopējas lūgšanas ar Artūru, manu vīru, un es tiešām priecājos, ka mēs kopā varam Dievam lūgt un aizlūgt par bērniem, par viņu ikdienu, par viņu nākotni, par tā kā Inta teica, par viņu izvēlēm. Un otra lieta, tad, kad ir kopā, otrs veids, tad, kad mēs esam kopā ar bērniem. Es nekad cenšos tiešām nekad nepalaist viņus uz dārziņu bez lūgšanas. Un tas ir tad, kad mēs aizvedam viņus uz dārziņu, un pirms mēs braucam mašīnu, mēs pielūdzam par šo dienu, un lai Dievs svētī gan Krišu, gan Sofiju. Ko tu dari tādos brīžos, kad šķiet lūgšanas netiek uzklausītas? Jā, tādos gadījumos, kad tā šķiet, tad pirmais es atceros tos daudzos gadījumus, kur ir lūgšanas atbildēts. Un tad tas daudz ko tā nostiprina šo ticību, pārliecību, ka Dievs nemainās. Un viņš tāpat arī noteiktā īstā laikā un pareizā veidā atbildēs arī šo lūgšanu. Un arī mana lūgšana jau nav kaut kas tāds, kas būtu Dievam jāatbild tā, kā es esmu lūgusi. Tas ir otrs, ko es tādos gadījumos ievēroju, kad varbūt, ka es nezinu, ko es esmu lūgusi, ka tas nav tas pareizais, un Dievs atbildēs pareizā veidā. Vai tu vari dalīties ar kādu pieredzi, kurā redzēji Dieva atbildi uz savām lūgšanām? Gribētos teikt, ka tās mātes lūgšanas ir kā tāds skaists varavīkšņu krāsā izplests lietussargs par mūsu bērniem, un tad Dievs ļauj ieraudzīt arī to, ka viņu sirdis, viņu dzīves tiek saskaņotas ar Dieva vērtībām, ar dievišķo vadību, ar viņa prātu, viņu dzīvēs. Un tā ir tā lielākā pateicība, jā, kad mēs ieraugam to lielāko bildi, jā. Kad bērni pēc vidusskolas beigšanas nedomā, kurā augstskolā mācīsies, bet kurā misijas laukā dosies. Un tad liekas, ka tas lidojums ir tāds plašāks un pateicība lielāka. Jā, es arī labprāt tādu piedzīvojumu, tādu varbūt īsu, bet raksturīgu. Varu pieminēt, kad mana meita Inga devās Erasmus studiju programmā uz Itāliju. 20 gadi viņai bija, kā jauna meitene, tālā ceļā, svešā zemē, visos svešos apstākļos viena. Un mums bija norunāts, ka viņa tūlīt, kā viņa tur ieradīsies, būs galā, tā viņa man zvanīs. Un ir jau pusnakts, un nav jau vēl tā zvana, un es pielūdzu Dievu, un man ir doma, ka, es no savas puses varu mēģināt piezvanīt. Un kā es zvanu, viņa tūlīt atsaucās, momentā ir atbilde, un viņa saka, kā tev izdevās? Es jau
krietnu laiku mēģinu sazvanīt, un es nevaru sazvanīt. Cik labi, ka tev izdevās sazvanīt, un tas, protams, bija liels prieks un viss kārtībā. Un piedzīvumi ar draugu, cik brīnišķīgi viņi tur draudzē tika uzņemta. Un tad visu to kopā tā paskatoties, pārunājot, gandrīz tā kā tādu paralēli var vilkt, kur es esmu pamodusies naktī un lūdzu, kur ir vēl dažādi tādi brīži, kad es īpaši lūdzu par viņu domājot. Tad var teikt, ka tā lūkšana ir tā kā pavadījusi viņu, ka tas kopā jau paralēli saskan ar to visu piedzīvoto. Jā, man būs varbūt senāka tāda atbilde, tad, kad mēs uzzinājām, ka mēs gaidām otru bērniņu, tad mums bija ļoti, ļoti svarīgi, ka mūsu bērni viens ar otru draudzēsies, viens otru aizstāvies, viens otru mīlēs, un atbilde bija brīnišķīga, ka Krišs ļoti jau no pirmā acu skatiena iemīlēja māsu, priecājās par māsu, un viņš to dara joprojām, un baznīcā un draudzē arī dievkalpojumā skatoties, kā viņš vād pie rokas māsu vai ņem opā, vai vēl kā citādi, un tad arī, protams, liels prieks ir redzot, ka Krišs nedaudz iet mammas pēdās, un ir jau viena skatuves pieredze jau bijusi, un nodziedājusi dziesmu, un kopā ar mammu skatuves draudzē, un tas arī ir tāda atbilde uz lūkšanu, ka bērns grib kalpot, ka bērns atsaucās kalpot, un ka viņš to labprātīgi dara. Jā, tā kā šīs ir divas tādas lielas, protams, ka ir ikdienā, kā jau māsas teica, ir ikdienas atbildes uz lūkšanām, lielākas, mazākas, bet jā, Dievs darbojas pie bērniem. Paldies debestāvam. Kā tu tiec galā ar bailēm par bērnu nākotni? Man gribas teikt, ka Dievs ir mums tik brīnišķīgi atstājis pamatus, kā stāvēt, un tas ir Dieva vārds. Un tie ir apsolījumi, ko jau arī minēja māsas pirms tam, kad Dievs pats cīnīsies par mūsu bērniem. Man vēl tas ir Jesajas 49:25. Tad man ļoti uzrunā Filipiešiem 1:6, ka to labo darbu, ko Dievs ir iesācis, to viņš pabeigs. Un vēl, kas man ārkārtīgi ļauj būt drošai, man ir pārliecība par to, ka Dievs par maniem bērniem rūpēsies, jo viņš mīl, viņš daudz spēcīgāk kā vispār mammas var mīlēt. Un es tā domāju par nākotni. Parasti varbūt mums liekas nākotni kaut kur pēc gadiem, nākotni ir tālu, bet īstenībā nākotni ir nākošā sekunde, minūte, stunda, diena. Un es esmu piedzīvojusi, ka Dievs palīdzēja vakardien maniem bērniem. Es zinu, ka es paļaujos uz Dievu, kurš ir nemainīgs un mīlošs. Viņam nekas nav neiespējams, to mēs arī zinām. Un tā kā jau māsa Inta teica, ka daudz vairāk ir šīs piedzīvotās, atbildētās lūkšanas. Man nav jāzina, kas būs ar manu bērnu pēc 5, pēc 10 gadiem, bet man ir jāzina, kam es viņus uzticu, un es uzticu to vislabākajām rokām. Ko tu dari, ja bērns iet savu ceļu, kas nav saskaņā ar ticību? Mums kā mātēm šad un tad liekas, ka tas bērns, arī tas pieaugušais bērns, ka varētu tur vajadzētu citādāk darīt. Un tad tādos gadījumos ir ļoti, ļoti jāsaprot tas, kad bērns ir personība. Un ar to rēķinoties ir jāļaujās, lai viņš veido savu dzīvi. Un tādos gadījumos, kad ir tāds domstarpības, tad izrunājam gan ar bērniem, gan arī ar Dievu, tai sarunā par bērnu. Un tad Dievs jau maina kaut ko vai nu pie tiem bērniem, bet varbūt pie manis jau maina. Jāatzīst, kad arī es neesmu kāds pareizības etalons. Ko tu ieteiktu jaunām mamām par viņu lūkšanu dzīvi? Kā lai viņas iet šo lūkšanu ticības ceļu? Es gribētu iedrošināt mamām atcerēties, kad augstas standartus, vismaz arī pirmo bērniņu gaidot, nevajadzētu likt. Bieži vien ir tāda vilšanās,
es esmu ļoti daudz runājusi ar jaunām māmiņām, kurām tikko piedzimuši bērniņi, un realitāte ir tāda, kāda tā ir, negulētas naktis un laika trūkums, un manuprāt, šajā laikā ir svarīgi tvert tos mirklīšus, pateicības mirkļus un izmantot katru iespēju, kad tu vari noslīgt Dieva priekšā, kad tu vari ikdienas darbos nest savus bērnus Dieva priekšā, lūdzot bez mitēšanās. Tas, manuprāt, ir tas svarīgākais, jo es atceros, kad es biju nospraudusi tik daudz lasīt un tik daudz lūgt, un nekas no tā nebija, īpaši, kad bērni bija mazi. Un tad ir grūti ar sevi vienoties, jo Dievs jau mūs saprot, bet sev pārkāpt, tavas ekspektācijas nav piepildījušās, un tāpēc nelikt tādus ļoti augstus standarts, es ieteiktu. Jā, un varbūt arī lūgt vairāk, uzdrošināties lūgt vairāk, nedomājot par to, ka varbūt, ka tā mana lūgšana nav īsti pareiza, vai es jau īsti nezinu, kā Dievam lūgt, un kautrēties, tāpēc izteikt to savu lūgumu. Es domāju, ka visu, kas ir uz sirds, visādāka veida, vai bažas, vai kaut vai šaubas, vai nedrošība, visu viņam uzticēt. Šeit es gribētu tiešām pieminēt to piemēru, kas Bībelē ir rakstīts Mateja evaņģēlī 20. nodaļā, kur ir Cebedeju mātes lūgšana, kuru lūdza par saviem dēliem, ko mēs tā saucam par tādu nepareizo lūgšanu, un ja es arī viņai sacīju, ka tu nezinu, nesaprot, ko tu lūdzi. Jo Cebedeju māte lūdza, lai viņas dēli ieņemtu augstākās vietas, kļūtu par ministriem, par labo un kreiso roku, Jēzum sēdēt tajā valstībā, kuru Jēzus uzcels, uzbūvēs, un māte domāja, ka tā būs šī Izraēļa valstība, kas uzvarēs Romas jūgu, un tur tad būs viņas dēli blakus. Un šādu lūgšanu, par to Jēzus teica, tu nezini, ko tu lūdz, tu nesaproti, ko tu lūdz. Bet rezultātā es esmu stipri pārliecināta, ka šo lūgšanu pēc būtības, to labāko, ko māte gribēja saviem dēliem nākotnē, ka tā ir uzklausīta, un ka Jānis un Jēkabs, viņas dēli, pat tiešām būs Kristus valstībā. Un tuvu Jēzum. Jā, tieši tā. Tā kā mums ir iespēja lūgt par saviem bērniem, tad mēs vēl vairāk saprotam to, cik brīnišķīgi, ka par mums lūdz mūsu mammas vai vecmāmiņas. Tāpēc liela pateicība visām mammām un vecmāmiņām, kas lūdz par saviem bērniem un mazbērniem. Un vēlos arī personīgi pateikt paldies savai mammai un mammas mammai un visiem maniem mīļajiem, kuri lūdz par mani, par manu ģimeni. Un tiešām liela pateicība debestāvam par šo lūgšanu spēku, ko viņš mums ir dāvājis. Domājot par to, kā man pašai bija, kad es kalpoju līdz pēdējam mēnesim, kad bija tūlīt jau būs dzemdības Krišiņam un arī tāpat Sofijai. Un pēc tam, kad tev ir atkal tāda pauze no tās visas kalpošanas, kad es kalpoju ar klavierspēli draudzē, pavadot dziesmas un darbojoties šajā mūzikas komandā, un tad tev piedzimst bērniņš, un tad tu esi mājās un domā, ko tagad ar to visu laiku darīt. Un it kā tev ir tās ikdienas rūpes, protams, vai ne? Un par lūgšanu dzīvi, jā, dažreiz tās man bija garākas lūgšanas, dažreiz tās man bija ļoti īsas, bet es domāju tādu ieteikumu, ko es varētu teikt māmiņām, ir tas, ko man arī teica no malas cilvēki. Viņi teica, šis laiks, kad tev bērniņi ir mazi, paskries ļoti ātri. Un es tiešām to tā varu teikt, ar Krišiņu bija ļoti ātri, ar Sofiju jau arī tas laiks jau tuvojas tā, kad būs jādodās uz darbiem un vispārējo. Bet pateicība Dievam, jā, par to, ka šī saikne tiek uzturēta ar debestāvu, kad tu lūdz par bērniem un tu atrodi laiku pateikties
Un varbūt tādas lūkšanas, ko es varētu ieteikt māmiņām, ja ir pārgurums, ja ir negulētas naktis, māmiņas vienkārši var teikt, Dievs, tu mani redzi, palīdzi, svētī, vadi, atjauno. Un pat ja arī tu neko vairāk kā pateikt, Dievs palīdzi, Dievs redz tevi. Dievs zina vislabāk, kas tevi būs vajadzīgs. Jā, un es gribētu jautāt, kā sākt lūgt par bērniem, ja tas kādai māmiņai vēl nav viņas ieradums? Sākt lūgt ar bērniņiem. Un tad, manuprāt, tas tā dabīgi arī aiziet par ieradumu, ka tu lūdz pēc tam par bērniņiem. Noteikti, kā mēs minējām, jau pirms tam sākt ar pateicību, ka Dievs ir devis bērniņus. Un tad jau solīt pa solītim ar īsām lūkšanām. Man patika, kā viena sieviete teica, man savā lūkšana vietā sākumā bija ļoti grūti pavadīt 10 minūtes, bet tagad lūkšana dzīve jau ir tik ļoti jau bagātinājusies, ka man ir ļoti grūti aiziet no šīs lūkšanu vietas. Es to novēlu katram. Par ko tu šobrīd visvairāk lūdz par saviem bērniem? Man laikam tāda vajadzība, lai bērni nāktu pie debestāva aizvien tuvāk un tuvāk. Un tas būtu gan paklausības jomā un saprast, kas ir autoritāte, un ne jau tādā sliktā nozīmē, bet tiešām, kad vecāki viņus mīl, ka vecāki vēl viņiem to labāko un vēl jo vairāk debestāvs to vēlās. Un, protams, arī mīļumā pret savu ģimeni un apkārtējiem. Mūsu ģimenē, laikam, pēdējos gados mēs esam tā ļoti novērtējuši Dieva dāvāto vislielāko dāvanu, savu klātbūtni caur Svēto garu. Un tā ir mūsu kopīgā lūkšana ikreiz, kad mēs šķiramies. Vienalga kādā sastāvā, kur katram no rīta jāskrien tā ir mūsu nemainīgā lūkšana, jo tā ir viņa klātbūtne. Mēs kā vecāki nevaram vairs visur un nevajag būt blakus un iziet līdz viņu gaitās, bet mēs zinām, ka šī lielā dāvana Svētais gars, viņa klātbūtne ir apsolīta ne tikai mūsu bērniem, bet arī mums. Un tā ir arī drošība mūsu bērniem, jo viņi arī zina, ka ar mums arī viss, kas var notikt jebkurā brīdī. Baibiņ, noslēdzot šo sarunu, varbūt, ka es varu tev aizlūgt par visām māmiņām, kuras mūs klausās. Mīļais debes Tēvs, mēs tev pateicamies, tiešām pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju būt mātēm, kuras tu esi izredzējis, kuras tu esi svētījis, nošķīris, būt mātēm, kuras audzina tavus glābtos bērnus. Mēs pateicamies, Dievs, ka mēs esam vien mātes, bet tu esi Tēvs debesīs, kas esi ierakstījis savās caururtajās rokās katras mātes bērnus, arī mūsu pašas. Mēs tev pateicamies, ka viss šis stāsts ir par tevi un par to, cik ļoti tu mīli mūs un cik ļoti tu mīli mūsu bērnus. Un cik ļoti tu mīli arī mūsu dzīves draugus, kas arī ir daļa no šī skaistā stāsta, kā pārnākt debesu mājās. Debesu Dievs, es lūdzu tavu bagātīgo svētību pār katru mammu, pār katru tēvu, pār katru ģimeni, pār katru mazu un lielu bērnu, jo tie nekad nebūs tik izauguši, ka tie vairs nebūs mūsu bērni. Debesu Dievs svētīdams svētī ar savu žēlastību, ar savām debesu dāvanām, lai mēs visi varētu pavadīt kopā ar tevi mūžību. Tā ir mūsu sirds lūkšana. Es ticu, ka katras mammas viskarstākā lūkšana. Un mēs pateicamies, ka tikai tu to vari piepildīt. Kungs, palīdzi šajā ceļā, stiprini
piecel, iedrošini, pavadi, ej pa priekšu un noslēdz mūsu gājumu. Paldies, ka tu to darīsi, jo tu to esi apsolījis. Jēzus vārdā. Āmen. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!